ideju par iekļaujošu vidi mēs tā kā kultivējam arvien vairāk. Tas nozīmē, ka atbalsta personāls vairāk runā ar pirmklasnieku vecākiem un rīkot, un ir idejas rīkot vēl tālāk kampaņas, kur bērni parādā speciālo programmu, bērni arī var parādīt savu talantu. Jebkurā pasākumā, vai tā būtu zinību diena vai Ziemassvētku pasākums, šie bērni ir līdzās pastāvoši. Viņi varbūt kaut kādā brīdī viņi nespēja izturēt tik lielu to vai visu koncertu vai kā, bet mēs darbojamies aktualitātes robežā. Ja bērnam ir aktuāli būt 10 minūtes, tad mums ir iespēja šīs 10 minūtes viņam arī nodrošināt. Mums strādā 10 speciālie pedagogi. Ja mēs zinām, ka kādā no kaimiņu skolām ir 1 vai 2, tad mums tie ir 10 profesionāļi, kuri ikdienā vada matemātiku, latviešu valodu, dabas zinību stundas un tā tālāk. Bet ne tikai tie ir arī kā resursi tiem bērniem, kuriem vajag papildus nodarbības kaut kādu prasmju veidošanai. Gan stundas plāns salikts, attiecīgi secīgi var sekot līdzi visai dienas gaitai. Šajā gadījumā, ja ir problēmas būt skolā ilgāku laiku, mēs to laiku kāpināt mēģinām. Un, ja ir problēmas būt ilgāku laiku, tad tā pēdējā lietiņa varētu būt kaut kāds pozitīvais pastiprinātājs, kas ir, viņš zina, ka beigās būs tā lieta, ko viņš ļoti gaida. Tāpat arī ir stundas laikā. Mēs sagatavojam uzdevumus, cik daudz tie uzdevumi būs. Un arī šeit ir tāpat, ka viņam te beigās var ielikt kaut kādu lietu, kas ir viņa lieta, ko viņš ļoti grib. Tur ir ilgi jāpiemeklē, nereti, ko tieši mēs ieliekam šeit, lai būtu tā jēga strādāt. Ja viņš nepild uzdevumus, tad mēs šo mainām, kamēr viņš ir gatavs pildīt un sapelnīt tās zvaigznītes. Jā, jo bērni, viņi tiešām viens no otra mācās, viņi kopā rotaļājās, apgūst starpbrīžu ietvarā dažādas prasmes, kurā brīdī viņam ir iespēja atgriezties drošajā vidē. Un drošā vide ir te atbalsta personāla telpās, kur ir šī te, kā man patīk teikt, skolas mamma, kur visu par to bērnu zina. Un esam tik ļoti priecāties. Priecāties. Sapratne vispār par to, kur mēs esam un kur mēs ejam. Visiem, sākot ar skolas apkopē, jo te mums jārunā arī plašāk. Ir, ka, protams, pedagogi ir cilvēki ar izglītību, ar augstāko izglītību, un pat tiem ne visiem ir šī spēja tolerēt, ka skola ir vieta, kur ir durvis atvērts visiem bērniem, nevis kādai noteiktai kategorijai. Bet tas arī ir sapratni dežurantam, tas ir sapratni pašvaldības policistam, kurš no rīta vaktē šīs stāvvietas, lai neaizņem, jo tur iebrauks bērni, kuriem ir invaliditāte. Tas ir par kopgalda personālu, kur zina, ka tieši tas puisīts vienmēr nāk un ēdīs tikai plikus griķus, un varbūt gadīsies, ka viņam izkrīt no rokām šis trauks. Un, jā, tas ir tāds jau kopienas izpratne.